Šodien visu dienu nodzīvojos pa hostelīti. Tagad pulkstenis jau ir 3. Bet es ļoti daudz noeditoju. Pagulēt baigi nevarēju, nogrums sakrājies, bet nekādīgi nesanāca. Tagad braukšu uz kaut kādu ļoti krutu tiltu. Es neko daudz par viņu nezinu, bet esot ļoti garš un iespaidīgs, un es viņu gribu redzēt. Tas viss. Ļoti daudz skaistu brīžu, ko kamera vienkārši nevar noķert vai vienkārši nenoķer. Piemēram, tagad braucot uz šejieni, kaut kādi 100 skolnieki staigāja pa ielu un gāja mājās visas vārciņos. Un tā, ka visi iela pilna pārbās, un es tur minos ar riču. Un visi kā viens māja man, hei, bye, un vienkārši tik daudz mājienu, tik daudz tādu uzmanību tajā brīdī, un tad smaidi. Un jā, un to kamera nenoķer, un ir ļoti daudz tādu brīžu, ļoti daudz patīkamu foršu brīžu, un tas pat laikam ir labi, jo tā filmēšana konstantā bieži vien traucē tādai baudīšanai, un citreiz tu neesi momentā, tu esi fokusēts uz dabūt labāko kadru, dabūt, skatīties, kā ierāmēt viņu labāk, kā būs skaņa, un tikai, skaņa ir ieslēgta viss kārtībā, un domā tikai vairāk par to filmēšanu un redz visu caur kameras ekrānu, nevis caur savām acīm un tā. Un tad citreiz labi, ka tā kamera nav, citreiz tiešām pats var arī izbaudīt. Es tagad esmu apmaldījies, bet tā forši apmaldījies pie upītes tādā tā kā pļavā. Vietējie te lido ar liķenēm uz pults vadāmajām. Ne lido, bet vada viņas taista trikus gaisā. Un šitie te bifelīši vai baltie bulīši vai kā viņas sauc, es jau aizmirsu. Viņi tur ganās. Un sākumā man likās, ka Mandalē ir tāda salīdzinoši tīra ar visām pārējām Āzijas pilsētām, salīdzinot ar Jangonu un tā tālāk. Un es redzēju arī vairāk miskastus un cilvēki tīri. Un tagad tu pabrauc mazliet ārā no pilsētas, kur es tagad esmu, tad tu saproti, kur viss tā miskasta atrodās. Ārprāts vienkārši cilvēki dzīvo miskas čupās vienkārši iekšā. Liels, viss ir izmests ceļmalā un vienkārši pie cilvēku mājiņām, pie cilvēku kājām. Es arī neticu, ka viņi paši to visu ir sarazgrojuši tik daudz, tie, kas te dzīvo tajās būdiņās. Jā, vienmēr ir labi pabraukt mazliet ārā no centra. Baigi citādāks skats pavarās uzreiz. Jāminās mājās, pat tumsiņi sanāk. Nav nedroši kriminālajā ziņā vai kā, bet nedroši satiknes ziņā. Un jāminās caur nabadzīgiem rajoniņiem un tā.
Stundiņas ar Mandalejas pierajoniem, vai kā viņas tur sauc. Tilts interesants, bija forši, smuks, saulēts. Nē, bet caurietas arī. Kaut kā nogurums jādabū laukā. Tāds nav pozitīvie vlogi.